šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no 119. psalma, lai mana lūksne sasniedz tevi, kā tu sacījis, glāb mani. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Pateicamies, ka arī šajā rītā drīkstam apzināties Tavu tuvumu. Drīkstam apzināties, ka aizvien stāvam Tavā priekšā. Aizvien Tu mūs uzlūko savā žēlastībā un mīlestībā. Mēs pateicamies Tev par šī rīta iedrošinājumu, ka mūsu lūgšanas Tevi sasniedz. Tieši tā, kā Tu esi sacījis, tieši tā, kā Tu esi to solījis, ka ikreiz, kad mūsu sirdis pievēršas Tev, kad mūsu skatiens meklē Tevi, ikreiz, kad mūsu lūgšanas ir vērstas uz Tevi, Tu mūs dzirdi, Tu mūs uzklausi. Bet kas ir tas, ko mēs gribam Tev šajā rītā sacīt? Droši vien jau psalma autoram ir taisnība. 2 visbiežāk izteiktie vārdi, ar kuriem mēs cilvēki vēršamies pie Tevis, Dievs, ir glāb mani. Jo mēs apzināmies kādos brīžos savu vājumu, savu nespēku. Jā, dažkārt izmisums, neziņa, bailes ir tik lielas mūsos, ka mēs esam apjukuši un nespējīgi rīkoties, nespējīgi paši atrast izeju no strupceļa, kurā esam nonākuši. Tādos brīžos labākais, ko mēs spējam, ir atcerēties Tevi un izteikt šos 2 vārdus – glāb mani. Mēs nezinām kā, bet debes Tēvs, mēs zinām, ka Tu darīsi pēc sava prāta. Tu darīsi to, kas nāks mums par labu. Dažkārt Tu darīsi to savā veidā, un mēs varēsim tikai brīnīties, kā Tu to spēji paveikt. Dažkārt glābšana nāk pavisam ne tā, kā mēs to bijām iedomājušies. Dažkārt varbūt Tu šķietami mūs neglābsi, un mums būs jāpiedzīvo noteiktas sekas savai izvēlei, citu cilvēku izvēlēm un rīcībai. Bet varbūt tieši caur to, ka Tu mūs neglābsi, tas palīdzēs mums kaut ko ieraudzīt labāk, saprast labāk un piedzīvot glābšanu pavisam citā veidā. Debes Tēvs, mēs aizlūdzam šajā rītā par visiem, kuru mutēs un sirdīs joprojām ir šie 2 vārdi. Tie, kas joprojām ir aktuāli viņu dzīvēs. Glāb mani. Mēs lūdzam, Kungs, pēc Tavas apžēlošanās, pēc Tavas apsardzības, pēc Tavas glābšanas. Bet lūdzam tajā pašā laikā, lai savā dzīvē spētu ne tikai izteikt šos 2 vārdus, bet pievēršoties Tev un apzinoties Tavu tuvumu un Tavu klātbūtni, mēs spētu pateikt arī ko citu, kādus citus 2 vārdus. Piemēram,
pateicos tev, un neko vairāk, jo gan tu, gan mēs paši zinām, par ko ir šie divi vārdi. Pateicos tev. Vai arī, apzinoties tavu tuvumu, mēs iekšēji vēršamies pie tevis un sakām, ir labi. Arī šajā gadījumā mēs zinām, kas tas ir. Vai arī dzan vēršamies pie tevis un sakām, cik skaisti. Un mēs arī šajā gadījumā zinām, kas ir tas, ko esam savā dzīvē ieraudzījuši, aptvēruši, sapratuši un novērtējuši. Bet varbūt dažkārt vajadzīgi vēl divi citi vārdi. Paklusēsim kopā. Nereti visas runas ir liekas. Visi lūgumi lieki un nevajadzīgi. Nav nepieciešami nekādi apgalvojumi. Dažkārt ir labi vienkārši būt kopā un kopā paklusēt. Apzināties vienam otra tuvumu, vienam otra klātbūtni. Mēs pateicamies debes Tēvs par šo kārtējo iespēju mūsu dzīvē. Arī šajā dienā, arī šajā rītā vērsties pie tevis ar savām lūgšanām un sacīt visu, kas uz sirds. Glāb mani, pateicos tev, ir labi, cik skaisti, un paklusēsim kopā. Jo svarīgākais ir tas, kas notiek mūsu sirdī. Svarīgākais ir tas, ka mūsu sirds ir pievērsta tev. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.